Kāda uzņēmuma darbinieks man atsūtīja interesantu e-pastu no godaddy.com, kurā ir teikts, ka kāds ir pieprasījis jaunu certifikātu uz šī uzņēmuma domēnu. Kas ir SSL certifikāts? Kad tu atver kādu interneta vietni, tur ir slēdzenīte. Uzspiežot uz šīs slēdzenīs, to redzēt, kam pieder šis domēns, uzņēmuma nosaukums un vispārējo. Ja tu netīšām uzspiedi uz saites šajā e-pastā un apstiprini šo SSL certifikātu pieprasījumu, tu principā iedod ļaundarim šo SSL certifikātu. Ko ļaundars var šo SSL certifikātu darīt? Tie, kas ir skatījušies mans video, zina, ka krāpnieki bieži vien savu upuru datoriem pieslēdzas caur AnyDesk. Viņi var Windows direktorijā esošajam hosts failam pievienot jaunu rindiņu. Ko darīs šī rindiņa? Katru reizi, kad jūs apmeklēsiet konkrētā uzņēmuma lapu, tā lapu ielādēs nevis no šī uzņēmuma servera, bet no krāpnieka servera. Tas viss nebūtu iespējams, ja krāpniekam nebūtu SSL certifikāts. Tā kā viņam tas ir, jūs pārlūks domās, ka šī lapa ir pareiza, viss ir kārtībā, jūs tajā iepirksieties, pasūtīsiet preces, bet, protams, preces jums neatnāks un nauda būs izkrāpta. Šai krāpšanas schēmai es lieku atzīmi 7 no 10, jo tā ir diezgan sarežģīta, bet, ja tā izdodas, tad tā ir ļoti efektīva. Esi uzmanīgs un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.